Čau! Kā mums patīk tās saulainās dienas, kad mums ir enerģija, mēs gribam visu darīt, iet, satikties, esam dzīvespriecīgi, vai ne? Tā taču ir, pareizi! Bet vai tu zināji, ka saules ultravioletais starojums ir ļoti kaitīgs veselīgai, skaistai, jaunavīgai sejas ādai? Šis starojums iet dziļi ādā, B-stari iet pat līdz ādas vidējam slānim dermai, kurā ir elastīns un kolagēns, galvenā ādas šī struktūra, šī aizstāvdija, un B-stari grauj elastīnu, kolagēnu, un ādai zūd spraigums, ādai zūd elastība un parādās krunciņas. Savukārt A saules stari apdedzina epidermas šūnas, un tieši tas apdegums, tas sārtums, tas ir tieši A staru iedarbība, un caur to āda ļoti zaudē mitrumu. Ja? Tātad gan ādas struktūra un elastība samazinās, gan arī mitruma līmenis, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi pasargāt savu sejas ādu no šī ļoti spēcīgā bojājuma. Starp citu, saules ultravioletais starojums ir faktors numur 1, kas visvairāk, visstiprāk priekšlaicīgi palīdz ādai novecoties, respektīvi ietekmē to, ka mūsu āda pastiprināti, pātrināti novecojās. Un tu to negribi. Es par to esmu pārliecināta. Un ir fantastisks risinājums. Novage saules aizsargfiltru krems ar SPF 50. Un šis krems pasargā gan pret UVA, gan UVB stariem. Un viņš satur fotonoturīgus, augstas kvalitātes šos te filtru maisījumu, kas ļoti spēcīgi pasargā tavu sejas ādu. Un viņš ir tāds viegls, neatstāja kaut kādus baltus pleķus vai nogulsnes uz ādas. Viņš tā forši uzsūcās, ir viegls, caurspīdīgs, ļoti patīkams, ļoti vieglu patīkamu aromātu. Un tu šo kremu uzklāji pēc savas rīta ādas kopšanas rutīnas. Tātad tu veic attīrīšanu, mitrināšanu, sarums un ar kremu mitrināšanu, un tad pagaidi, lai tas viss uzsūcās, un pēc kāda neilga brīža uzklāj šo saules aizsargkremu. Tas nav dienas krems, tas ir aizsarg līdzeklis, lai pasargātu ādu no saules bojājumiem. Un tajā pat laikā Oriflame vienmēr domā tālāk, vienmēr dod vairāk. Šajā kremā ir arī ādu atjaunojoši, ādu stiprinoši komponenti, un šeit ir speciāls ādu aizsargājoša tehnoloģija, kas atjauno kolagēnu un veicina jauna kolagēna veidošanos. Un sastāvā ir gan dabiskas izcelsmes sastāvdaļas, kas to veic, gan arī saulespuķu asnu ekstrakts un arī tanīni. Un tātad ilgtermiņā lietojot, visu vasaru lietojot, ne tikai āda pasargājās, bet arī kļūst jaunavīgāka, stingrāka, veselīgāka, pateicoties šim izcilajam kremam. Vēl sastāvā ir arī E-vitamīns, un tas tiešām ir viens no visbiežāk lietotajiem kosmētikas komponentiem, produktu komponentiem, kas pasargā pret brīviem radikāļiem, kas ādai palīdz labi izskatīties un labi justies. Tā kā šis ir brīnišķīgs krems katrai dienai, arī tad, kad saule ir aiz mākoņiem, vienalga ultravioletais starojums nonāk pie mums, arī starp citu caur stiklu. Braucot ar mašīnu, arī vajadzētu uzlikt saules aizsargfiltrus. Nu, lūk, es sākoties vasaras sezonai līdz vēlam rudenim lieku katru dienu, tāpēc, ka es eju pastaigās, man vajag saskaitīt manus 8000 soļus, arī tev iesaku iet pastaigās, kaut vai ārā dārzā, ja tu izēji pasēdēt, vai vasarā darba pusdienas laikā ar draudzēm tu sēdi ārā vasaras kafejnīcā, kur saules stari nonāk uz tavas ādas un veic savu degradējošo iedarbību. Tāpēc pasargājies, un tu nekad īsti nezini, vai vēlāk pēcpusdienā uzspīdēs saule, vai tu šodien tomēr pēkšņi mainīsies plānu un iesi ārā, pat ja tas sākotnēji no rīta nebija paredzēts. Tāpēc katru dienu
pēc dienas krēma uzklāšanas mazliet pagaidi un liec šo aizsargkrēmu. Neaizmirsti par dekoltē, par kaklu, jo tur arī saulīte dara savus negantos darbus. Tā kā šis ir must have, kas ir tiešām obligāti vajadzīgs, un Novage krēms būs, tev neliks vilties. To es tev garantēju. Lūdzu!